Domāju, mazums varbūt vienu to pašu monētu džeku savu ārā. Redz, ka viss 3, tas ir 10 un tas man liekas, ka ir 50. Šitā laikam pareizi. Домой. Домой krieviski sanāk. Viņš tik knaps. Nekāds nav. Madonnas virsū kaut kādu punktiņu sasisti. Tas, ko es teicu iepriekšoreiz, ka viņi pīksta kā pēlasa. Tas maziņais. Kad viņš dzird man balstu, viņš skrien prom. Nu, sveiki visiem. Stirnāts. Varēja dzirdēt tur vēl viens, pēc tam tur tāpat nīdēja. To es neredzēju, viņš tur blakus bija krūmos noslēpies. Šeit pa ceļiem, pa mežu aizaudzis, bet nav meklējis kaut ko. Viss cīnās, bakstī. Man liekas, ka gredzens. Es izbakstījis beidzot. Jā. Laulības gredzens tas bijis. Kaut kā gaisma labāk. Labi, ka es viņu nesacīru. Tik maz, tad saknēs viņš biekšā. Un ceļš vecs. Kā veiksies, tas jau vienmēr, ka savienojuma vieta. Bronza. Viņš bija zelta krāsā. Tad, teiksim, ka man nāks. Cik tur varēs kamerā redzēt, ka viņš riktīgi kā zelts. Nē, tad telefonu uz makro nofilmēšu. Šitā kamera tuvāk 5 cm nevāktu, viņai migli iestājās. 17. gadsimts, 18. varbūt. Tas zemnieki gredzeni tādi bija. Tad bedrē atspiedumu ieraudzīja, kur monēta. Redz, kur monēta. Salietis jau. Atkal 62. 61. gada 5 kopēka. 1961. Kā tas transports viņa tā salocīs. Te kaut kāda grāns uzbērts no citurienes atrasts. Reku. Jūt, ka tur ir kaut kas jēdzīgs. Tas ar uz ceļa. 46. gada. Tāds cerīšs, nu viņš nevarēja iesēties. Ceļumā pie cerīja kāds. Štēls savs bīdīs. Neviens tik nezin kāds. No, poga. Tāda. Nopujusi. Nu, viss skanē arī struntīgi. Nezinu, ko tur kamerā var redzēt. Nav vecs. No, tā. Atradums ne par ko. Kaut ko dekoratīvi izracēs. Kaut kas ir rotāts ar viņu. Viņš tik knaps. Nu, nekāds nav.
Madonnas virsū kaut kādu punktiņu sasist. Lūrā neņem šito. Nu, dziļums bija pamatīgs. Kaut kā 40 centimetri. Poga vai baigi ilgi rakājos uz viņu. Jā, laikam poga. Domāju, varbūt tas pats mākslinieks kaut kādu darbu vēl izsits punktiņās. Nē, pogu pazaudējis no kreņķiem. Nu, šis gan ir punktiņu meistara vēl viens darbs. Tik nezinu, kur šis viss tik likts. Kaut kur gan jau bija pie ādas piesists. Ja, tad knapi tie signāli, viņš plāniņš tās. Rotājums ir bijis. No pilna kabatas pilsīs ar šitādiem. Tur var kontakti iekšā. Tie nav kontakti, nezinu, kas tāds ir. Viņi visi vienādā. Šits ir kaut kāds alumīnijs un iekšā šitie. Tas ir varš. Viens skrūva atskrūvē. Var iemet vienā kastē, alumīnija otrā. Kaut kāds, nezinu. 5., 6. jau vismaz ir. Nu, galvā viņam šitāds. Tukšums. Bez sajēgas. Ja kāds zina, tad rakstiet. Rakstiet. Nu, izstās pēc kontaktiem, tad drošinātājiem tāds pink. Nezinu. Krāsainais ir. Nu, šitie ānusijā. Es monētu atradis. Skanēju viņu īpaši. Kas pa monētu? Skaidrs ziņa nav. Izmērs tikai padomu vienkopēkai. Te mežā, nezinu, te gaisma nav. Varbūt, ka tā nemaz nav monēta. No, epopēja pa ceļiem turpinās. Signāls bija skaļš. Monēta. Cik veca. Tas eiro ir. Labs. No Spānijas. Nokritis tu nekurienē. Nu, labi. 2003. gads. Tad jau taču vēc. 20 gadu atpakaļ vairāk kauts. No mežā. Visi signāli jāroka. Labs izraka. Tīri ņipra. Cik viņi veci ir. Nu, viņi nav veci. Koks vēl. Nu, bija redzams, ka dzēvos. Atradums. Tāpat vien ir. Liekas it kā štruns. Apgriež otrādi, kaut kas ir uzrakstīts. Tas no riteņa kaut kāda ir. Daimoj. Šitā laikam pareizi. Damoj. Damoj krieviski sanāk. Damoj. Kas ir damoj? Jāapsās mājās. No, izstās pēc pūksteņu vāka. Apsudrabots, es, ka iekšā pakasī. Viņš varš, tas nav sudrabs. Redzams, sarkans. Jāatmūk viņi te vaļā. Varbūt kaut kas uzrakstīts. Šitā ārpusi. Nu, kabats pūkstens. Nav par ceļu var nosīt to savu. Kaut kāda mašīna braukusi. Zālpa liela nav nopļauta. Padomi, 15 kapeikas. Pirmais vai karavīrs pasējis.
Jāapsās apkārt, cik te var apstīties. Varbūt vēl kādi. Nu, atradu tur Petrovijas lampas to ripulīti. Šīts man liekas, ka pīpas vāciņš. Jā, redz, ka viņš ir pinka, tas ir virspuse. Šī ir bijusi virspuse, redz, ka tas aizknaģējās. Nu, tad jāstaigā pa to pļauju. Te drusku zāle mazāk, tad te var tā staigāt. Nu. Arī atradums. Es tās pēc monētas, bet varbūt ka arī nav. Nē, poga. Šī tāda otro jau atrada. Kaut kas virsū rakstīs bija te pirmai. Šī tā nav var aprakstīt. No, te tās ceļš kalnā. Grūtāk vienmēr. Nogāžās. Kas izkrīt. Atkal 15 kapeiks. 48. 1948. gada. Nav varbūt, ka neviena izskatusi. Jāskatās atkal. No, te tādos brikšņos es. Te māja agrāk bijusi tajos brikšņos. Kaut ko es atradu. Kas tas tās ir? Skaidru ziņu nav. Nu, monēta ir. Pēc 2 santīm te ieraudzēja. Tad divnieks. Arī labi. Nu, īstās gaiši. Vai tā ir monēta? Kāds korķis vai? Kaut kas tik nomirs. Nezinu. Varbūt, ka ir monēta. Nu, to mēs uzzināsim mājās tikai. Reiha. Ka tik nav kaut kāds 50 feniņa alumīnijas. Jā. Baidos, ka kamerā nekas te nebūs. Es saku, varētu būt 50 reiksfeniņi. Nu, tur tos 50 feniņus. Es tā domāju, man liekas, ka tie ir kara laika alumīnijas. Izraku. Tad blakus savu iznošu vēl vienu monētu. Nu, arī vāci. 10 feniņi. Cinks. Nu, tad te vācieši sēdējuši. Vai nu kara laikā darbojušies. Nu, jāsās uzmanīgi. No, signāls bija smalks, kā varam. Kā koks krū, bet viņi ir no misiņa. Man čaus viens atsūtīja arī tāds naglis, redzams, ka padomu laikos taisīts. Teica, kāpēc viņas nav vārdi. Nu, ja agresīva vide, tad dzels nagla nomirst ātri. Ja, tur sājuši ūdens vai kādu tur kalu laukos, tur virci. Tad vajag šitās atkal turās. Redzams, ka viņi kokā bijusi koku skrūve. Viņi no bronzas visdrīzāk. Nu, vēl viena monēta savu iznošu netālu. Ja viņas ir, tad viņas tur ir. Nu, kaut kur saulē jāskatās. Nu, tas ir vecāks. Ķeizariskās Vācijas. 19. gadsimta beigas tur būs. Te aizlips. 2 feniņi. Vecais ģērbons.
Nu, te bija tas ķēzdriskais. Kaut kāds vēl ir blakus. Vēl viens. Arī divnieks. Varbūt trešais. To viens pazaudējis. Nav kaut kur tur. Tās divas monētas bija. Nu, varbūt, ka trešais arī ir. Nevar saprast pagaidām. Šits ir druknāks. Nē, arī divi feniņi. Jā, pareizi viņi norīvē. Trešais. Kāds tā krājkasīt izbirusi. Jā, man kāds tāds krūms. Nu, viņš jau pa koku izveidojies. Nu, tas pastaigās apkārt. Varbūt, ka vēl ir kāds. Domāju, mazums varbūt vienu to pašu monētu džeku savu kārā. Redz, ka viss 3, tas ir 10 un tas, man liekas, ka ir 50. Nu, tagad var redzēt labi. Jāurķējās. Baigi daudz, visādi maunieti, grūti, baigi lēni tad ir jāņemās. Te jau būtu atraduši, ja būtu viegli. Nu, it kā skanēja labi, starp saknēm pēc tam nevarēja atrast. Nu, kas tas tāds ir? Atkal divnieks laikam. Jā. Kaut kur tad ir, te reiz gadu redzēt. 1906. laikam. Kamerā varēs redzēt. Transformētā zeme. Kaut kur viņš ir. Brīžiem uzķer, brīžiem nē. Te ir patāli. Kaut kādi metri. Jā. Tur pirms tā bērs. Nu, drīz jāmet miers. Normāli. Kas šitas tāds ir? Padomu vai kaut kāds. Padomu, jā, man liekas, ka ģērbons tur. Labi. Nu, apstīsimies, kas tas te saracies. Es skaisti izlicis. Audi zīmi. Jā, tie 4 divfeniņi. Jā. Šitam ir dabīgais sūbējums. Jā, tikai ir dubļi notīrīti akurāti. Jā, bet viņš bija labi saglabājies. Nu, paņēsim te malējo. Nu, šitas ir tāds viņš jauns bija nosacīt, ja tās tumšās, ka noņem nost, viņš var naudu. Jā, teiksim, var redzēt. Kāds viņš smuks. Var viņu pilnībā tādu gaišu notīrīt, ja tur nav problēmas. Bet monēta šādā stāvoklī maksā kaut kādi 40 eiro centi. Nav jēgas to darboties. Ja gribās kolekcijā, var nopirkt par 5 eiro ļoti labā stāvoklī. Ja? Lai te ņemtos. Tur lapkoku mežs, ja? Tāpēc, teiksim, ja, šis vispār tumšs. Jā, te vēl strādāt un strādāt. Šitas ir pa vidu. Viņam tāda zaļa, tāda lapas dod un mitrums. Un varš viņš jau oksidējās. Jā, tāpēc, teiksim, ja viņš slikti saglabājies. Nu, šeit tā nav līdzens, bet nu, šis jau ir tāds, ko var ievilkt albūmiņā. Jā, un salīdzinoši viņš ir kvalitatīvs. Tie laiki no 1904. līdz 7. Jā, 3 gadi te ir. 4. 2 monētas 1906. gada un tās spožākā ir 7. Skaists. Viņas, kad ir uztaisīt, tad ir riktīgi viņas skaistas, bet nu,
miljoniem, jā, ieaugšu skrīni, jā, viņi tur miljoniem tās tirāžas. Jā, skrūvi, implantu uztaist, baigi zobu. Moda. Atsviež kājas fiks, jā, teiksim, kas te ir. Vietējais mākslinieks, kam ir bijis viens instruments, jā, spriežot, viņš vienkārši caurumiņas daudzīs, jā. Šitos zirgam taisītos dekoratīvos elementus, jā, vai pie ratiem kaut ko tur piebungāja. Daudz spējas nevajadzēja šito. Šitos, ko es vienmēr saku, ja, tos no Petrovijas lampām kolekcionē, ja. Tos arī tad liek kaudzītē. Vācijā, ja, šī Petrovijas lampa ir izgatavot pieaugšu attēlu, ja, kas ir virsū, tāda labāka. Ja, te dienas vīdes tik un tā, ja, tā gaisma nav forša. Kaut ko uztūningot jau var. 50 fēniņi, ja, redzams, sapūtušies, ja, no ilgās gulēšanas zemē. Nu, ir tam kara laika alumīnijam, tās ir, tikko šits iemetās, tas, ka alumīnijas sāk drupt. Tā ir viss, nebija jēgas ar viņu pulēt. Gada skaitlis, ko tie 2 caurumi, kur nāks. 1900, tad 4 sākums, nu to nezinu, tur ir caurums. Kara laika nauda, jā. Var salīdzināt, ko taisīt dažādie, jā, tautas mīlētāji. Ķeizars, jā, un te Hitlers. Jā, Hitlers sudrabs. Un ķeizaru vārš. Tādi viņi tie mīlētāji. Par šito jāsmējās, jā, otrādi, kas skatās, tik tiešām, jā. Moj. Bet tas nav politiskais plakāts kaut kāds, jā, apgriež otrādi. Daiman. Un šita nevarēs tik labi izlasīt. Viņa šitā jāskatās. Varbūt, ka kamerā var redzēt. Made in Čehoslovākijā. Šitas Damoj, vai precīzāk Daiman, jā, tā ir vācu uzņēmums, kas darbojās Sudetijā. Ja? Sudetijā bija izdevīgi viņiem darboties, ja, tie vācieši, jo Sudetijā pirms 2. pasaules kara vācieši bija, nu, vairākums. Ja? Un tā kā bija domstarpības starp Austru-Ungāriju un Ungārijas, ja, impēriju un Vācijas, tad viņš to ražotni Sudetijā attaisīja. Ja. It kā abās impērijās vāciski viņš taisīja kabats lukturīšus. Bet, nu, viss tas līdz 45. gadam, 38. gadā Hitlers zem iemesli, ja, palīdzēt tautiešiem ārzemēs, ja. Pazīstams, ja, mums lozungs. Jā, mēs brūkam iekšā citā valstī un palīdzam saviem tautiešiem ārzemēs. Anektēja, ja, Čehoslovākija beidz pastāvēt, un tad pēc 45. gada, kad nacisti zaudēja karu, es biju Sudetijā, ja, tur vācieši vienkārši izsūtīja 24 stundu laikā, jā, līdzīgi ir Polijā darījušies, nu, vai vairāk nevajadzētu nevienu glābt, jā, tas, teiksim, nu, vēstur nepārtraukt viņi atkārtojās, jā, lozungi tie paši, un tā, kad dabū iekšās, jā, tad cietēji jau tie cilvēki, kurus glāb šitie, jā, nu, labi, nav par to, teiksim, ja runā par to Daiman, jā, tad Daimans daļa bija Federatīvā Vācijā pārcēlās, to amerikāņi nopirka. Arī baterijas taisa. Nu, piemirsies tur pazīstams mūsdienās tās baterijas. Jā.
Bet ar uzrakstu Made in Čehoslovākija šis ir pēc 45. gada. Jā, bet agrīnais. Jā, ieaugšu atkal skrīnus. Jā, tur viņi taisīja tāds lukturs un tos lukturs lika gan motocikliem, jā, gan velospēdiem, jā, un tad uz pašu lukturu bija virsū šitas, jā. Tas ir bijis lukturs no Daimona, bet pēckar, jā, kaut kādi 50, 60 gadi. Cinkots bijis atrat, ka viņš cinkons loģiski te saglabājies, kur uzrakstīts Damoj. Jokoja. Kas te vēl ir? Šitās kapeikas, te nav uz ko apstīties. Šitos eiro viņas var nobērst, jā, viņas mierīgi ar sodu norīvē un var veiklā dot. Viņš tāds sarkanīgs, jā, tad teiksim, pārdevējs vai jautāt, kāpēc viņš ir sarkans. Nu, tad ir jāstāst, ka izmazgāja veļas mašīnā. Nu, tas pats vien ir, tikai nobērsts. Izdosies viņu norīvēt, es pielikuši attēlu klāt. Viņš tāds izstāsts drusku viltots. Tad, kad notīra 20 gadu atpakaļ. Nu, Latvija no 14. gada, man liekas, mēs eiro esam. Nu, tad viņš 12 gadus ir zemē bijis. Nu, pīpes vāciņš. Tas ir vecs, jā, tas ir 18. gadsimts, 1700. Es tur netālu esmu atradis tos prūšu 3 grašus, jā. Tā kā tas pats periods. Šeit kaut kāds rokturs nolūzis, jā. Misciņš. Gredzens. Jā, laulības gredzens. Arī 18. gadsimts. Var redzēt, ka savienojums iekšpusē tur. Nu, vairāk arī it kā te nav uz ko pamielot acis. Šito, kad atradu zemē, likās dažādi varianti, jā, tie, kas senatnes cienītāji jau saprot man. Bet pats jau kaut kā viegls, jā. Sūdiņš vien ir. Nu ko, tāds tas apskats un tev līdz nākošai reizei.